trešā spēle, kas iekrīt pret Atlantu, būs Mikēlam Telkvistam, nu un neko viņi savā lēmumā nav mainījuši. Vai tas attaisnosies, to mēs zināsim pēc spēles. Daudz pārcentās, mēģinot atņemt ripu. Atlantas bāli un ripu vārtos! Bukārts! Lieliski Sandu Ozoliņa piespēle un nebūs noraidījums Atlantas komandā, kas, protams, vēl vairāk iepriecina mūsu līdzekļus. Aizturētā soda laikā mūsu 4. mājiņa ar pieredzējušo Sandu Ozoliņu priekšgalā noorganizēja ātru pretuzbrukumu un Roberts Bukārts no vārtu priekš ievirzīja ripu vārtos. Redzam atkārtojumā vēlreiz. Pats Bukārts atdeva piespēli un tur veiksmīgi Bukārts nospēlēja vārtu priekšā. Ļoti veikli, ļoti prasmīgi ar Noju. Jā, nu lielisks uzbrukums un lielisks vārtu gūms. 15. minūtē Rīgas Dinamo izvirzās vadībā ar 1-0. Kartegans, Rovijs, metiens, vārtu Stabiņš, kur bija jāatrodas. Redzam šo Roviju metienu, pēc kur Ripa atstās pret vārtu Stabiņu. Un piespēle Sandim Ozoliņam, vienatnē pret vārtsargu, izslido mūsu aizsargs. Un Ripa vārtos! Lielisks metiens, vārtu augšējā stūrī, virs Kovaļa pleca un 2-0. Paskatīsimies to dažu epizodu no sākuma. Kādu augstasinīgu, meistarīgu pauzi ieturēja mūsu spēlētājs, kurš iedeva piespēli Ozoliņam. Paspēja paskatīties, ka Ozoliņš jau ir uz ledus. Un lieliski piespēlē, nu tālāko. Skatāmies vēlreiz. Arvīts Reģis izdarīja šo piespēli un Sandis Ozoliņš neatstāja nekādas cerības Vitālijam Kovaļam. Lielisks vārtu gūms un rezultāts kļūst 2-0. Jā, lieliski Arvīts Reģis piespēli. Vārtus Dinamo komandā guva Sandis Ozoliņš. Troters. Iegrūst mugurā Broks Troters. O jā, vispār šādu spēka paņēmienus, godīgi sakot, es nesaprotu. Šobrīd redzam atkārtojumā šo epizodu. Nu, vistīrākais grūdiens mugurā. Jācer, ka Troteram nebūs savainojums. Sagaida partneri. Troters! Piespēles ar vārtiem un netrāpa par ripu Broks Troters. Diemžēl lielisks uzbrukums. Tagad Mazjakins jau pie pretējiem vārtiem neizdodas viņam Reķi apspēlēt. Ļoti labi mūsu aizsargs nospēlēja. Tagad pretuzbrukums. Karsums. Broks. Un Zankipāna metiens. Ripa pie Kovaļa ķeramajā tingā. Lieliski spēlē Vitālijs Kovaļs. Ļoti labi izspēlēja šo uzbrukumu mūsu trio. Sprukts, Karsums, Zankipāns. Miķels Rēnlīgs. Apspēlē Duris Lamo un Ripa vārtos! Lauris Daziņš! Ilgs uzbrukums, tur arī Ozoliņš pieslēdzās vārtu priekšā, īsti netrāpīja par Ripu, bet beigās Ripa atlaiž pie Laura Dārziņa un tā ir Atlantu vārtos. Nospēlētas 10 minūtes trešajā periodā un rezultāts kļūst 3-0. Laurim Dārziņam vārti otrajā spēlē pēc kārtas. Nu, mēs taču teicām, maisam gals vaļā. Lai nu tā būtu. Tā jābūt. Tā jābūt, un mēs visi ļoti ceram, ka tā arī būs. Nu, tad Sandis ļoti labi nospēlēja vārtu priekšā. Viņš izdarīja pirmo metienu, un pēc tam jau Lauris tāds kolektīvs, agresīvs uzbrukums. Bet viss sākās ar šo izgājienu Miķeļa Rēnlika izpildījumā no stūra. Izslidoja vārtu priekšā, nenobijās ne no aizsarga, ne no vārtsarga. Pretuzbrukums, Sprukts, un diemžēl, vienīgais aizsargs paspēja aizkavēt šo piespēli metiens. Kovaļs atvēja Ripa Akipāns. Iespēl vārtu priekšā, tur Sprukts centās tikt līdz Ripai. Tagad jau uzbrukums uz mūsu vārtiem Bartovičs un Irgls. Ciboļskis. Nav. Te mums mazliet un paveicās, bet te pašā laikā Ozoliņš līdz galam. Un šobrīd Velvots uzbrukumā. Piespēl gar vārtiem. Jau skatītāja arēnā skaita pēdējās sekundes un mačs ir noslēdzies. Ar rezultātu 3-0 uzvaru izcīna Rīgas Dinamo savā spēle Mikēlam Telkvistam. Sandim Ozoliņam vieni gūtu vārtu, 2 rezultātus piespēles katrā trešdaļā gūstot pa vieniem vārtiem. Rīgas Dinamo svin ļoti svarīgu, ļoti pārliecinošu uzvaru pār
Maskavas apgabala Atlanta komanda. Otrā sausā spēle mūsu komandai šajā sezonā. Tā kā mūsu vārdsargi katrs pa vienai sausai spēlē nospēlējuši. Kris Holts apsveic arī savu kolēģi mūsu komandā Mihailu Telkvistu.